Labdiena! Visiem es ceru, ka jūs mani visi dzirdat, un arī es jūs dzirdu. Un šodien ir tāda mazliet satraucoša, virmojoša sajūta gaisā. Tāda čumēšana, muģēšana, tāda patīkama situācija. Man šķiet, ka jūs arī to jūtat, ne tikai es. Ir svētdienas skolai šodien noslēguma reize. Un es saprotu, ka tā noslēguma reize būs ļoti īpaša priekš svētdienas skolas. Un tiks kaut kas darīts un veidots un būts. Un šī ir tā reize, bērni, kad arī es gribētu būt svētdienas skolā. Un patiesība laikam ir tāda, ka jo senāks es palieku, jo vairāk es gribu atgriezties svētdienas skolā. Un arī mums pārējiem ir zināms viegls satraukums un domas par to, kā un kas būs. Jo pēc dievkalpojuma mums nav ierastā sadraudzība un nav arī gavēnis. Gavēņa laikā mēs saprotam, ka nav sadraudzība, bet kāpēc nav sadraudzība? Tāpēc, ka mēs dosimies uz Pagremdi. Visi kopā satilpsim mašīnās un dosimies uz Daugavu, lai kādi no mūsu mīļajiem tiktu pagremdēti caur šo šķīstīšanas rituālu. Tā ir viņu lūgšana bijusi un tā ir viņu vēlme piedzīvot Dievu spēku īpašā veidā. Bet tas, ko es esmu kādreiz teicis laulībā, to es arī saku pie pagremdes. Tas nav maģisks mirklis, kurš pēkšņi noņem mūsu dzīvē visas kaitas nost. Cilvēkiem ir tāds uzskats. Es aiziešu uz baznīcu salauzties, un man visas dzīves problēmas būs atrisināts. Un vēl vairāk man bērni būs veseli, man laulība būs laimīga, man nebūs jāstrādā neko. Bet tā nav. Jo laulības baznīcā, jeb ar svētību Dieva tuvumā, nodrošina to, ka mēs varam tajos brīžos, kad ir visgrūtāk, paļauties, ka Dievs mūs nes. Un tad, kad mēs ejam cauri pagremdei, tad mēs paļaujamies uz Dievu, ka Viņš mums nekad neuzliks vairāk, kā mēs spējam panest. Un ka tajā brīdī, kad visi striķi trūks, Viņš mūs paņems uz rokām un nesīs. Šajā dienā jūs saņemat arī sveicienus no Jelgavas draudzes, kurā es kalpoju šajā rītā. Visi brāļi un māsas mīl jūs sveicinu un atgādinu, ka nākamajā svētdienā mums ir stūrīšos dievkalpojums 10 no rīta, un 30. datumā mums ir dievkalpojums ar viesi gan stūrīšos, gan šeit. Nākamā svētdiena ir tikai stūrīšana šeit, bez viesi, ar pašu mājas puikām, bet tajā reizē būs viesis. Un 23. datumā mums visiem būs izbraukuma pasākums visas dienas garumā līdz pat vakaram Mērsagā. 25. sākās nometne bērniem un viņu ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām. Dievs mūs ir saudabīgi svētījis un dāvājis šo iespēju, kā šorīt es līdzdalīju Jelgavā, ka jūs zinat, manuprāt, to stāstu par tēvu un bērnu, kurš gāja pa okeāna piekrasti bēguma laikā, pirms sākās paisums, un bija saskalots ļoti daudz jūras zvaigznes. Viņi gāja, runāja, un vienā brīdī tēvs saprot, ka dēls ir atpalicis no viņa. Viņš atskatās uz dēlu, un dēls paņem jūras zvaigzni un met atpakaļ okeānā. Un tēvs saka, dēliņ,
Te ir miljoniem to jūras zvaigžņu. Tu taču nevari visām palīdzēt. Un viņš paņēmis kārtējo jūras zvaigzni, met to atpakaļ un saka, bet šai es varu palīdzēt. Mēs iespējams nevaram palīdzēt daudziem, bet kādiem mēs varam nest šo iepriecinājumu un svētību. Jā, un tad no 25. līdz 28. būs šī nometne. Tie, kas piedalīsies aktīvāk nometnē, tie esot klātienē lūgs, bet jūs, kas nevarēsiet būt tik aktīvi iesaistīti, noteikti lūdzat. Lūdzat par šo laiku, lūdzat par ģimenēm, par bērniem, lai tā ir Dieva žēlastība, ko mēs varam piedzīvot. Šajā brīdī arī lūgsim Dievu. Debes Tēvs, pateicos Tev par Tavu neizmērojamo žēlastību un mīlestību, ko Tu esi dāvājis mums savā mīļotajā. Tu esi dāvājis mums, lai mēs piedzīvotu Tavu klātnību. Tu esi dāvājis mums, lai mēs varētu būt Tevis svētīti un izbēgt dažādām briesmām. Un es lūdzu, kaut mēs paši ar savu rīcību, nedz sev, nedz apkārtējiem, neradītu elli šeit virs zemes. Darbojies caur savu žēlastību un caur savu gudrību un ļauj mums iegrimt Tevī un stipriem kļūt ticībā uz glābēju Jēzu, pieaugt ikdienas mīlestībā uz Tevi, debes Tēvs. Āmen. Pagājušajā svētdienā, nezinu, kas notika, kaut kas līdzīgs tam, kas notika šajā svētdienā, kaut kādas kļūdas ienāca darbošanās jomā. Un tāpēc kādi palika ārpus borta. Un tie, kas palika ārpus borta un nesaņēma tādas skaistas kartiņas pagājušajā svētdienā, ir Rite, kur mēs suminājām vakardien, un ir Agija, kur mēs sumināsim tad, kad viņi vairs nebūs starp mums. Un citu gadu tās kartiņas ir sūtītas Agijai, un tad tur pasnieki pieraksta kaut ko klāt un nodzēš vajadzīgo nost. Bet šodien, māsas, jūs tiksiet sveikts draudzes vidū. Nāciet lūdzu priekšā. Un es gribētu ieteikt nevienam nekautrēties nākt te man tuvāk. Šeit ir ļoti daudz vietas, skaistas vietas, kur jūs varat atrasties un stāvēt, un mēs varam par jums aizlūgt Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par Agiju, un paldies par to, ka Tu esi bijis viņas Dievs un viņas radītājs visā viņas ceļā. Tu esi tas, kas esi uzturējis viņu savu svētā gara spēkā. Un lūdzam, dod viņai gudrību un spēku vienmēr paturēt šķīstību, un arī tad, kad Tavs prāts absolūti nesaskan ar viņas prātu. Paklausīt Tev. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par Ritu. Mēs pateicamies par Tavu vadību Ritas dzīvē, par Taviem brīnuma darbiem, kurus Tu liec Ritai piedzīvot. Un tajā brīdī, kad viņai trūkst spēks, dod viņai pilnībā sajust to, ka Tu viņu celi, ka Tu viņu nes uz savām rokām, ka Tu esi viņas spēks un stiprums. Svētīdams svētī Ritu. Kungs Tev svētī un Tev pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Kungs uzlūko Tev ar labpatiku un dod Tev savu mieru. Āmen. Paldies, māsas. Un tad man ir priekšā vēl kādas skaistas lapas, no kurām es vēlos atbrīvoties. Jo ātrāk es atbrīvojos no visām lapām, jo jūtos es labāk. Un ja es kādas lapas aizmirstu, tad jūs man atgādinat un sakat, tu aizmirsti kaut ko, un tas ir ļoti labi. Šajā brīdī es gribētu, ka šeit priekšā nāk visas svētdienas skolas komanda. Ne bērni, bet skolotāji.
Vismaz, ja ne visi, tad tie, kas sev uzskata par tādiem. Un tā kā šodien ir Svētdienas skolas noslēguma reize, mēs gribam pateikties katram no Svētdienas skolotājiem, kas ir darbojušies, kas ir bijuši ar bērniem šajā gadā un kas ir ļāvuši šiem bērniem būt kopā ar mums. Jā, nāc tālāk, Sindija. Un tā tad, Agnes, paldies tev par veltījumu bērniem. Eva, paldies tev, ka tu rūpējies par bērniem un gādā par viņiem. Lilita, paldies, ka tu sniedz savu mīlestību bērniem. Un Sindija, paldies par dažādām radošām un labām aktivitātēm. Bet tad ir, mieru, atpakaļ, atkāpies no manis. Un tad ir Annija, kas ir mēģinājusi vienmēr sekot līdzi, lai tas darbs notiktu un lai viss būtu kārtībā. Bet Annijai ir vēl viena problēma. Viņa seko līdzi arī mūziķiem draudzē. Un tāpēc mēs viņai sniedzam tādu baltu pateicības rakstu. Lai Dievs tevi svētī, Annija. Un, ja viņš vēlēs turpināt tev arī tālāk darboties, tad lai izdodas. Jā, un mēs arī skolotāji visi gribam pateikt lielu paldies katram bērnam, kurš šajā Svētdienas skolas mācību gadā bija kopā ar mums. Bija grūtie mirkļi, bija vieglie mirkļi, bija priecīgie mirkļi, bija arī iespējams kādas asaras, bet mēs tikām cauri un viss bija kārtībā. Un tāpēc mēs lielu paldies gribam teikt Krišjānam Felšam. Eva. Jā. Arī Annijai Kohai. Ernestam Koham. Anī, tu vari arī paņemt brāļa. Jā. Arī Annai Balodei gribam pateikt lielu paldies. Edgaram Balodim. Annai Kozlīnskai. Es tikai viņu neredzu. Viņš šodien nav. Tad mammai būs jāņem. Anetei Boļšakai. Tā, šie divi nav. Niklāvam Vilim Vegeram. Arī gribam pateikt mūsu mazākajam biedram, Šarlotei Kaņčenko. Tētis, lai atnāktu pakaļ. Šarlota kaut kur aizgājusi ar mammu. Un Emīlam Pačustīsam lielākiem palīgam. Paldies visiem. Un pirms mēs ejam dievkalpojumu turpinājumā, un es saprotu, ka visi jūs esat ļoti noilgojušies dziedāt pirmo dziesmu, es gribētu īsu acu mirkli jums atņemt no šīs dziesmas dziedāšanas ar kādām pārdomām. Reizēm mēs, kā cilvēki, uzliekam kaut kādus standartus, kā mēs to saucam. Kaut kādus principus mēģinam ievērot. Liekam citiem darīt kādus soļus, kurus reizēm varbūt mēs paši darām, citreiz nedaram. Un tad paliek jautājums, bet kāpēc mēs to visu darām? Mēs gribam, lai citi cilvēki ir tuvāk Dievam nekā mēs paši esam, lai viņi ir dušīgāki nekā mēs paši esam. Aizvadītajā nedēļā es iedevu Agijai kādu grāmatu lasīt,
Un pamatojoties uz vēstījumu šajā grāmatā, arī taps mūsu 23. datuma kolektīvās pārdomas par 21. gadsimta elku dieviem. Un viens no mirkļiem, ko viņi man teica, viņš saka, tēti, bet šeit ir rakstīts, kas tur ir rakstīts, ka ne tikai kontrole ir elku dievs. Tad, kad mēs mēģinām kontrolēt cilvēku caur to, kur tu esi, cikos tu būsi, ko tu dari, kāpēc tu dari. Viņš saka, bet tur ir teikts, ka tā kontrole izpaužās tajā, ka mēs savus neizdzīvotos sapņus liekam izdzīvot saviem bērniem, saviem līdzcilvēkiem un tos piepildīt. Un tā ir elgdievība. Paldies Dievam, šo grāmatu neesmu sarakstījis es, līdz ar to akmeņu un tomātu manā virzienā var nelidot. Tims Kellers, viņš jau ir Dievu priekšā, tā kā viņš ir vainīgs pie šīs grāmatas. Un pat, ja kādreiz runājot, es neesmu jums teicis tieši šādās izteiksmēs to. Un pat, ja jūs esat jau kļuvuši tik imūni, ka jūsu ausis ir ciet un jūs vienkārši smaidat un sakat, mani tas neskar, tas skar visus citus, tikai ne mani. Dievu priekšā tā ir patiesība. Šodien mēs svinēsim pagremdi. Bez tā, ka es esmu baltā kreklā, kurš tika pirms dievkalpojuma apliets ar kafiju, un tad es mēģināju to izmazgāt. Un bez tā, ka Agnes un Lemdot ir baltos virstērpos, un jā, Aleftīna arī ir balta. Ir vēl 4, kas ir īpaši balti. Un es gribētu viņus aicināt. Man līdzās. Un mēs varētu jautāt un mēģināt noskaidrot, kas un kā tur ir ar viņiem, un vai patiešām viņi būs tādi vai šādi. Mēs to nedarīsim. Tas, ko mēs darīsim, mēs savā dzīves gājumā par katru no viņiem lūgsim Dievu. Un tad, kad mums būs sajūta, ka viņi to pestīšanu, ko Dievs viņiem ir devis kā dāvanu, lai viņi pavairotu, nevar pavairot, tad mēs neteiksim, mums viss izdodās, jūs tiekat paši galā. Mēs teiksim, kā es varu būt tev noderīgs. Mēs esam viena saime. Šeit jums būs gan apliecība par pagremdes kristību, gan arī draudzes sveiciens katram no jums. To mēs izdarām, lai tas nebūtu tur upes malā jādara un tagad izdara un tad miers. Savādāk tur samirks tie papīri un tad visādi ir. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par romānu. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu viņu esi savām rokām veidojis. Tu viņu esi svētījis un vilcis pie sevis. Un mēs pateicamies, ka Tavs svētais gars ir uzrunājis viņu un aicinājis top šķīsts. Lūdzam šo šķīstību, ko romāns izlūksies no Tevis šajā dienā. Dod svētā gara spēku viņam saglabāt. Līdz dienai, kad Tu viņu sauksi mūžībā. Tēvs, mēs pateicamies Tev par Evu. Mēs pateicamies par žēlastību, kuru Tu esi devis Evai. Mēs lūdzam, Tēvs, Tavu svētā gara spēku katram brīdim, kad nāk smags pagurums un kad gribās visu pamest. Tad nevis dod mums tikai gudrību aizlūgt, bet apstāties blakus un teikt, ļauj man Tevi svētīt un palīdzēt. Svētī Jēvu, Kungs. Pildi ikdienišķi ar savu svēto garu
un dod viņai stingru ticību uz glābēju Jēzu. Ne tikai par viņu un Romānu, bet arī par Dāvidu, Aleksu, un Annu. Ka viņa šos bērnus nav radījusi ellē, bet tavai godībai. Debes Tēvs, paldies Tev par Aneti. Paldies par viņas smaidu. Lūdzu, Kungs, no dienas dienā dod Anetai piedzīvot Tavu žēlastību un svētību tādā mērā, kā mēs to nespējam aptvert, kādā mēs to nespējam nekad sniegt viņai. Bet ļauj mums būt Tava darba līdzstrādniekiem, lai Aneta varētu piedzīvot ikdienišķi Tavu mīlestību. Debes Tēvs, paldies Tev par Inesi. Paldies, ka Tava roka ir bijusi pār Inesi un ar Inesi visā viņas ceļā. Un tad, kad ir bijis tik smagi, ka nav spēks pamosties no rīta, Tu esi klājis galdu viņai tuksnesī. Mēs lūdzam svētī Inesi. Un šo šķīstību iegūstot, dod viņai to ne tikai paturēt, bet sniegt arī apkārtējiem. Tādējādi vairojot Tavu pestīšanas mantu Tavam godam. Teiksim visi kopā. Kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Kungs uzlūko Tevi ar lapatiku un dod Tev savu mieru. Āmen. Lai Dievs jūs svētī un neaizmūciet pēc dievkalpojuma brauksim uz pagremti. Bet šobrīd dziedam visi kopā. Tu dzīvā ūdens avots, Tu dzīvā ūdens kliens, Tu ledu pārvērt balos, jo Tevi atdzimstīs. Neslāps vairs nekad tam, kurām avots Tevi neslāps vairs nekad, kuram avots Tevi neslāps vairs nekad, tam, kurš Tevi
kuram avots tevī neslāps vairs nekad. Tam, kurš tevī veldzējies, neslāps vairs nekad. Tam, kuram avots tevī neslāps vairs nekad. Kuram avots tevī neslāps vairs nekad. Tam, kurš tevī veldzējies, Mīļais Aba Tēvs, mēs paļaujamies uz to un ticam, ka neslāps vairs nekad. Tam, kurš patiesi meklēs savu avotu tevī. Tam, kurš to arī atradīs tevī, jo tikai tevī ir tas dzīvā ūdens avots. Ļauj mums katram dzert un būt kā traukiem pārlīstošiem un sniegt šo dzīvo ūdeni arī tiem, kas ir ap mums. Svētī uz to mūsu ikvienu. Runā caur savu vārdu šajā dienā uz katru no mums. Runā caur savu svēto garu, lai mēs topam tevī piepildīti un tevī svētīti. Un lai tās bailes, nedrošība, neveselība, trūkums, ar ko mēs esam atnākuši līdz šejienai, tevī nes jaunu dzīvību, nes atbildētas lūgšanas, nes dziedinātu garu un ķermeni. Tevī, Kungs, ir mūsu avoti. Visi. Slavēts esi. Slavēts esi. Āmen. Kopīgi lasīsim Bībeles lasījumu. Manas vainas dēļ ir ieviesusies kļūda. Tā nav Efeziešu vēstule, bet Filipiešu vēstule, 2. nodaļa, 12 līdz 15. Tādēļ, mani mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, ne tikai man klātesot, bet daudz vairāk manā probūtnē, kā tas ir tagad. Bijībā darbot, darbojieties savas pestīšanas labā, jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina, gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Topiet nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotas un samaitātas paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Sēdieties, lūdzu. Es šajā brīdī vēlos tikai apstāties pie mūsu sakropļotās izpratnes. Tad, kad mēs lasām šo tekstu un dzirdam šo vienu izteikumu, mirdzēt kā zvaigznei, mūsu priekšā, mūsu vīzijās paverās estrādes zvaigzne, operas zvaigzne, čaklā darba zvaigzne un dažādi nominanti, kas ir kā zvaigznes, par kuriem apkārtējie saka, uzlūko, tā ir zvaigzne, gada policists, miera žurnālists un tā tālāk. Cik no jums ir redzējuši zvaigžņotās debesis? Cik milzīgas ir zvaigznes, kuras jūs redzat? Un citas miljardiem jūs pat nepamanāt, jo viņas nav redzamas. Un mēs gribētu teikt, ka zvaigznes ir tas lielums, kas izgaismo tumšu naktī. Jā, bet tā gaismiņa ir tik ļoti minimāla. Citkārt mēs to redzam ar aci, citkārt mēs to bez īpašiem teleskopiem neredzam.
Un iedomājieties visu tumšo debesjumu un zvaigznes. Un Dieva vārds saka, mirdz kā zvaigzne. Nevis kā estrādes zvaigzne, ne kā operas zvaigzne, bet kā zvaigzne debesīs, kas ar savu gaismu lauž tumsu, bet uz tā milzīgā tumsas fona ir kaut kas ļoti niecīgs un knapi pamanāms. Un tas ir šis aicinājums mums. Nevis būt mācītājam Lauvam vai baznīcānam, evanģelizācijas čempionam, bet būt kā tam gaismeklim, kurš iespējams tikai savā tuvākajā rādījusā spēj kvēlot un izgaismot tumsu. Lai Dievs mūs ikvienu svētī. Un šajā brīdī dziedāsim un slavēsim Dievu un lūksim viņu. Un tad arī tuvosimies mūsu pārdomām. Viss gods un slāva, pateicība. Tev vienam pieder, Jēzu Kristu. Viss gods un slāva, pateicība.
Patiešām, Tēvs, ņem manu sirdi, ņem mūsu katra sirdi, jo tā ir tā patiesība, tā ir tā mūsu doma pasaule. Ņem, lai tā būtu šķīsta Tev. Āmen. Pieaugušie sēžās, un bērni nāk priekšā. Šodien ir jūsu noslēguma reize. Kādas sajūtas? Labas? Varbūt kāds no jums jūtās ļoti atvieglots, ka nebūs vairs jānāk uz svētdienas skolu. Ja tomēr patika nākt. Ko? Bija labi vai ne? Nepatika? Nē, ok. Tev patika, Anī? Svētdienas skola. Tev, Anna? Patika. Tev, Aija? Tu arī iznāca priekšā, tev arī patika. Debes Tēvs, svētīdams, svētī katru no šiem bērniņiem un bērniem, svētī viņu skolotājus, darbojies caur savu vārdu, ļauj katram piedzīvot Tavu spēku savā ikdienā. Āmen. Droši dodaties uz svētdienas skolu, un mēs paliekam šeit un runāsim par pestīšanas vēsti. Un gana regulāri es domāju, ka mēs varētu apstāties un teikt, kas tur ir īpašs. Pestīšanas vēsti mēs visi pārzinām, tas viss ir zināms un vienkārši, un tur nav ko iespringt vairāk. Bet man rodas jautājums, vai paklausība ir saistīta ar gudrību? Mēs pirmīt lasījām Filipiešu vēstulē, paklausiet ne tikai manā klātbūtnē, bet arī tad, kad manis nav klāt, esiet paklausīgi tam, kas ir mācīts. Kas vispār ir gudrība? Mēs citkārt skatāmies uz kādu gudrības zvaigzni un sakam, tu esi ļoti gudrs vai gudrā. Citkārt, protams, mēs to sakam ar cinismu. Bet bieži mēs apbrīnojam kādu gudru personu, sakam, viņš vai viņa ir vārdu meistars, viņš vai viņa ir tik gudri izteiksmēs, un viņiem ir tādas izteiksmes, kuras mēs pat nespējam izsekot. Vai tikai zināšanas veido gudrību? Ja tas būtu tik vienkārši, tad augstskolas zināšanas un akadēmiskās zināšanas mūs padarītu par īstiem dievbērniem un debesu pilsoņiem. Piemēram, zinātnieks, kurš atklāja veidu, kā koncentrēt urāna spēku un ūdeņraža spēku, kā to visu veidot un kā to visu padarīt vajadzīgā brīdī nekaitīgu un īstajā brīdī kaitīgu. Saprotot, ka viņa atklājumi nes postu pasaulē, bija gatavs izdarīt pašnāvību. Jo viņa mērķis nebija iznīcība. Viņa mērķis bija iet šajā zināšanu ceļā un tā tad saprast, kā šo spēku, ko rada kodols, kā to visu savākt kopā un kā tam pareizi likt darboties. Un mēs varam teikt, jā, šis spēks attīstās ne jau tikai kara apstākļos, bet ir atomelektrostacijas un ir dažādi citi veidi, kur mēs varam izmantot šo milzīgo enerģiju, šo neapturamo enerģiju. Cik gadi ir pagājuši kopš Černobiļas? –86. gads. Tagad mums ir 2024. gads. Tur nekas nav beidzies. Un nekas nebeigsies. Jo tā enerģija, kas tur reiz ir iedarbināta, to nevar apturēt. Jo ja to varētu apturēt, un ja tur nebūtu visas šīs enerģijas ietekme, tad
ar to sarkofāgu, kas tika uztaisīts 11 mēnešu laikā pēc katastrofas, būtu gana. Bet šī enerģija turpina savu ceļu. Kāds to atklāja? Bet vai viņš to atklāja ar šādu destruktīvu mērķi? Nē. Bet mums ir jāsaprot to, ka katrai labajai zināšanai nāk līdzi arī veids, kā to var netik labā veidā izmantot. Mēs varam vienkārši pafilozofēt. Neandertālietis, kurš izdomāja nazi, nedomāja, ka ar to slepkavos cilvēkus. Domāja, ka ar to varēs vieglāk kaut ko apstrādāt un darīt. Bet tad parādās, ka pat vienkāršais galda nazis ar apaļo galiņu var kļūt par nāvējošu ieroci kāda rokās. Tik vienkārši. Gudrība ir kaut kas vairāk, un to mums piedāvā patiesa dievbijība. Par to arī šodien mēs kādu mirkli runāsim. Un Ieba grāmatā 28. nodaļā, 20. līdz 28. panti, mēs varam lasīt šo dzeju. Gudrība, no kurienes tā un saprašana, kur tā mīt. Tā noslēpta visu dzīvo acīm, no debesu putniem noglabāta. Bezdibenis un nāve saka, tik dzirdējuši esam par to. Dievs saprot ceļu pie tās, viņš viens zina tās vietu, jo viņš līdz zemes malai redz, skata visu, kas apakš debes. Kad viņš vējam piešķīra svaru un ūdeņam nolika mēru, kad viņš lietum likumu lēma un ceļ pērkonam dārdiem. Tad viņš skatīja to un pasludināja, iedibināja to un pārbaudīja un sacīja cilvēkam. Redzi, bijāt kungu ir gudrība un vairīties ļaunu ir saprašana. Un lūgsim, mīļais Tēvs, runā uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājiem laupīt Tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsos ticību, Tevis bijību un godavību. Lai Tavs vārds ir šodien dzīvs, glābējs ir dzīvs. Kungs un ķēniņ, dod, ka esam vārdu īstenotāji un ne tikai klausītāji. Dod mums būt izredzētiem un Tevis pieņemtiem. Kopā varam svinēt Meistaru Jēzus kāzu mīlestību. Āmen. Apstāsimies vispirms pie patiesās gudrības. Patiesā gudrība mīt pie Dieva, un patiesā gudrība nav saņemama tikai akadēmisku studiju iespaidā. Tik, cik Dievs atver, tik cilvēks satver. Kā pilnveidot pestīšanu un kā īstenot darbošanos pestīšanas labā. Apostols Pāvils par to runā. Viņš saka, jums vajadzētu darboties savas pestīšanas labā. Ieba dziedājums runā par šo gudrību, pateicoties, kurai mēs varētu darboties pestīšanas labā. Kā? Kā to visu īstenot? Kā to attīstīt mūsos? Un mums kā cilvēkiem patīk reizēm skatīties un uzlūkot Svēto garu kā tādu iluzionistu, kurš ienāk mūsos, kurš dara pārdabīgas lietas mūsos, caur mums darbojās apkārtējo vidē, un mēs smirdzam kā zvaigznes. Ziniet, kas tā vēlējās? Burvis Sīmans. Viņš vēlējās būt zvaigzne. Kā mēs rokas uzlikšu, tas, lai saņem Svēto garu, kā mēs neuzlikšu, tas, lai nesaņem. Un apustuļi teica, kaut tu pazust ar savu zeltu. Ne? Un mēs izlasām par visām tām zīmēm, kuras ticīgajiem ies līdzi, un mēs saprotam, ka šīs zīmes nāk Svētā gara spēkā, un mums ir tāds, wow, super, es to gribu piedzīvot. Bet mirkli miera.
Pirmais Dieva darbs mūsu pestīšanas labā ir dodot mums Svēto garu, lai mums būtu spēks strādāt ar sevi. Lai mums būtu spēks nevis tiesāt citus, bet tiesāt sevi. Mums nevajadzētu skatīties uz to, vai tas mans līdzcilvēks ir ideāls. Un Dievs, kāpēc šis līdzcilvēks, vienalga, vai tas būtu darba devējs, vai tas būtu priekšnieks, vai tas būtu pasniedzējs, vienalga, kurš tas būtu, kāpēc viņš ir tāds? Kāpēc? Pirmais paskatīsimies uz to, kāds esmu es. Un tad, kad Mihas grāmatā 6. nodaļā 8. pantā mēs lasām mīlēt žēlastību. Un mēs lasām īstenot taisnību. Un pazemīgi staigāt Dievu priekšā šos 3 lielos aspektus. Tad īstenot taisnību, nodrošināt šo tiesiskumu, mums nav jāsāk ar citiem. Mums ir jāsāk ar sevi. Un tajā periodā, kad apsūdzētājs tuvojās izteikt man pēdējā laikā, ir bijuši daudz jautājumu man par sevi. Un šie jautājumi man ir skāruši pašam sevi kā tiesājoši aspekti. Un izejot cauri šai paštiesai, man ir jāsaka, Dievs iztiesā. Ja tas ir bijis nešķīsti, un tā ir bijusi pagātne, es tur neko citu nevaru mainīt, kā vien nožēlot. Bet ja tā ir viltus apsūdzība, tad piedod šim apsūdzētājam, kurš ceļ šo viltus apsūdzību. Šodien ir tāds interesants laiks. Mēs nedrīkstam alkoholiķim norādīt, ka viņš ir alkoholiķis. Mēs nedrīkstam cilvēkam, kurš nav iemācījies apmeklēt podiņu, teikt, ka nav vajadzīgs nokārtoties biksēs, ka tas ir jādara uz poda, jo tas aizskar viņu jūtas un tas padara viņus bēdīgus. Mēs nedrīkstam cilvēkam, kurš nerūpējās par to īpašumu, ko Dievs viņam ir devis, aizrādīt, jo tas apbēdina viņu. Viņš paliek ļoti bēdīgs. Un ko tagad darīt? Vakardien es runāju, es viens, mēs tur bijām vairāki sarunā ar kādu cilvēku, kurš mūžā nav varējis iedomāties, ka viņš būs pedagogs, un pēdējos 6 gadus viņš ir pedagogs. Un viņš saka, ka viņam mati ceļās stāvus. Ka tie jaunieši, kas pie viņa mācās, ir 10., 11. klase, 12. klase, mākslas vidusskola. Un tad, kad ir bijusi pedagoģiskā sēde, viņi ir runājuši kaut ko un tiek atklāts, ka 80–85% no šiem jauniešiem dzīvo uz antidepresantiem. Viņš saka, bet man likās, ka tur tā meitene vai tas puisis ir ļoti normāli. Viņš saka, jā, tieši tāpēc viņi ir ļoti normāli, ka viņi lieto antidepresantus. Viņš saka, tas taču ir ārprāts. Un es varu piekrist viņam, tas ir ārprāts, bet ko mēs varam darīt kā sabiedrība šajā ārprātā? Mums ir jāveic pašizmeklēšana, un tā ir darbošanās savas pestīšanas labā. Mums ir jāpilnveido mūsu raksturs. Mēs nevaram apstāties tikai un teikt, man ir ļoti labs raksturs, ar manu raksturu viss ir kārtībā, visiem citiem ir jāmainās. Man ir jāskatās, kur mans raksturs nav pilnīgs. Pestīšana nav tikai tas viens mirklis, kurā mēs ieticam glābējam Jēzum un satveram mūžīgo dzīvību.
šo dāvanu. Pestīšana ir visu mūsu dzīves procesu. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā mēs lasām, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to neredz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums ir un paliek un būs jūsos. Un mēs apstājamies pie šīs patiesās gudrības, tātad patiesības garu mēs varam saņemt, jo tas ir pie mums, un tas paliek pie mums, un tas būs pie mums. Mēs esam ietērpti šajā patiesības garā, mēs esam apzīmogoti ar to. Mēs tuvojamies bez šaubām un atklāti Dievam, lai saņemtu nepieciešamo gudrību. Gudrību, kas ir dievbijība un pārliecinātība, ka ik viens sniegums, ko sniedz debesu Tēvs, ir labs un pilnīgs. Mēs esam atzemdināti caur patiesības vārdu, lai būtu Dieva pirmaugļi caur ticību glābējam, kurš ir nevien mūsu, bet visas pasaules glābējs. Un Jēkaba vēstulē mēs lasām 1. nodaļas 5., 17. un 18. pantus. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmestams, un viņam tiks dots, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Viņš mūs ir izvēlējies un atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījuma pirmaugļi. Mēs esam atzemdināti, lai iesakņotos šajā patiesajā gudrībā, nevis gudrībā, kura mēģina izcelties citu cilvēku priekšā, bet gudrība, kas ir dievbijībā. Un tad mēs apstājamies pie otrā, un otrais mums ir Dieva darbs. Mūsu griba un veiksme mūsu gribas piepildījumam atrodas Dievā. Un Dievs visu veids gudrībā, kā mēs lasījām Ieba grāmatā. Tieši tāpēc mēs esam aicināti visu veikt bez kurnēšanas un bez šaubīšanās. Jo paļāvušies esam uz visvareno Dievu. Mēs esam kļuvuši par īpašumu Dievam caur viņa mīlestību un saņēmuši zīmogu, Svēto garu, kas pilnveido mūsu attiecības ar Dievu un vairo bijību mūsos. Mēs esam paļāvušies uz visvareno Dievu. Un šis ir tas kritiskais jautājums. Ja mēs esam paļāvušies uz Dievu, tad kāpēc mūsos vēl var mājot šaubas? Tāpēc, ka mēs esam ļoti aizņemti un mums nav laiks izprast Dievu prātu konkrētajos jautājumos. Mēs it kā prasām Dievam viņa prātu un gribas īstenošanu, bet mums nav izpratnes un laika sagaidīt atbildes. Un citkārt pat, ja mums Dievs pasniedz tās atbildes, mums šķiet, tev jau Dievs tas nav svarīgi. Bet ja viņš mūs ir radījis tādus, kādi mēs esam, vai patiešām Dievam nebūtu svarīgi īstenot mūsu dzīvē to, ko viņš vēlas īstenot? Jeb kam viņš mūs ir radījis, jeb ko viņš ir ielicis mūsos? Ja mašīnā ir veidots iekšdedzes dzinējs, tad velti meklēt iespēju elektrouzlādes stacijās papildināt šo mašīnu. Jūs saprotat līdzību? Mašīna ir radīta ar konkrētu dzinēju. Mēs esam radīti kā konkrētas personas,
līdz sīkākajai detaļai. Un Dievs ir arī atklājis veidu, kā mums pilnveidot un īstenot katru no šīm mūsos ieliktajām vērtībām, kuras nav tikai, kā mēs gribētu teikt, kaisles, kārības un kaut kādas briesmu lietas. Nē, tās kļūst par nevaldāmām briesmu lietām tad, kad tās netiek ģenerētas pareizajā virzienā. Tad, kad kodola spēks tiek ģenerēts atbilstoši paredzētajam, lai ražotu elektrību, piemēram, tad tas darbojās konkrētā virzienā, pareizā virzienā, kā mēs sakam. Bet, kad šis spēks kļūst nekontrolēts, jo nebija laiks ražošanas procesā veikt visas nepieciešamās atomelektrostacijas pārbaudes, un tāpēc to veica nakts laikā, konkrētajā brīdī. Un šis atomreaktors bija ar savām kļūdām, bija ar savām nepilnībām, un šis spēks aizgāja nekontrolējumā attālumā. Vēl daudz paaudzes pēc mums cietīs sekas no Černobiļas. Un tur jau nav tikai Černobiļa. Tur jau vēl ir virkne šo veidojumu. Un bez šiem veidojumiem vēl ir uzmestās kodolbumbas, kuras pārklāja mūsu zemi lietus mākoņos un nolīst pār mums saules aktivitātē. Jā, jūs varat teikt, kāpēc es esmu šodien iesprūdis uz kodolenerģiju. Tāpēc, ka tā enerģija, ko Dievs ir ielicis mūsos, tas veidojums, kā Dievs mūs ir veidojis, kā personas, kā personības, ir ar tādu pat intensitāti un tādu pat spēku, kā jebkurš no šiem kodola reaktoriem. Jēkabs saka tikai par vienu mazu orgānu mūsu ķermenī, kāds spēks tam orgānam ir. Par kuru orgānu runa? Par kuru orgānu runa? Jēkabs. Jēkabs runā par to, par ko saka kāds pieaugušais aizrāda bērnam un saka, Jānīt, nerāda mēli, var saslimt. Ar ko tad? Ar salauzu žoklu un smadzeņu satricinājumu. Jēkabs runā par mēli, ka mēle ir maziņš orgāns mūsu ķermenī, bet mēles vara ir milzīga. Jūs spējat iedomāties šos divus lielumus? Svētība un lāsts stāv mēles varā. Par lāstu, par grēkdarbībām Dievs ir teicis, ka tās piemeklēs cilvēks līdz 4., 3., 4. augumam. Bet tā tad, ja piemeklē līdz 3., 4., tad katram no viņiem ir savs augums un tā tas turpinās. Un tā tad Jēkabs saka, ka ar mēli mēs varam nolādēt cilvēku. Un tas turpināsies ilgstoši. Ar mēli mēs varam svētīt. Ar mēli mēs varam ne tikai taisīt tādas skaņas kā, bet arī klačoties. Un klačoties tas parasti sevi ietver to, ka mēs sakam ne to, kas ir, bet to, kas nav, taču ko mēs ļoti gribētu, lai tas tā būtu. Platonam ir darbs, kas saucās Alā. Un viņš apraksta par cilvēkiem, kuri atrodas šajā alas tumsā ieslodzīti, un caur alas atveri iespīd gaisma.
un ko šie cilvēki redz ēnās uz sienas. Un katrs no šiem cilvēkiem no savas intelekta attīstības līmeņa un vispārējā apraksta, ko tad viņi tur redz. Un Platons noslēdz visu šo lielo epopeju ar stāstu par to, ka vienīgais, kurš redz pilnīgo bildi, ir filozofs. Tā ir viņa izpratne, lai tā būtu. Ne? Bet iedomājieties sevi, atrodamies tumšā alā, un tur kāds kustās tajā gaismā, un kāds aizlido garām. Ko jūs tur redzat? Ko jūs tur varat aprakstīt? Tā ir tikai daļēji bilde. Un cilvēki, kuros neatspīd dievišķā gaisma, viņi redz tikai daļēju bildi, un viņi par šo daļējo bildi runā tā, it kā tā bilde būtu pilnīga. Un tāpēc sanāk tā klačošanās, un tad, kad mēs sastopamies, gribās parunāt, gribās pastāstīt, kā tev iet, kā man iet, gribās apmainīties domām par kādām lietām, bet tad sākās jautājumi par kādām trešajām personām. Un ir bijuši cilvēki, kuri ir apvainojušies dzīvē uz mani, tāpēc, ka es esmu skarbi atbildējis. Viņi ir kļuvuši bēdīgi. Un nāk klāt cilvēks, saka, kā tavam brālim? Saka, lūdzu viņa numurs, uzzvani, pajautā viņam. Kā tavam tēvam? Saka, cik nopietni ir tava interese par manu tēvu? Ja ir runa par viņu veselību, tad es tev varu pastāstīt apmēram to, kas man ir zināms, bet es nezinu to, vai viņam ir sāpes, vai viņam nav sāpes, kur viņam sāp, kā viņš jūtās. Bet vislabākais ir viņa numurs, ņem un zvani. Jā, ir situācijas, kur, teiksim, draugi, kas sen nav sastapušies, sastopās un tad pajautā, bet tā ir patiesa ieinteresētība, kā iet tam draugam, kur mēs neesam satikuši, varbūt tu viņu esi saticis. Es zinu, man tēvs ir sastapis savus bijušos darba kolēģus, ar kuriem viņš pārstāja kopā strādāt pagājušā gadsimta pēdējā gadā. Tas ir pietiekami sen. Jau tajā laikā viņi vairs nebija nekādi jaunie čaļi. Bet viņi bija draudzīgi, nostrādājuši kopā 15, 20, 25 gadus. Un strādājot kopā, pavadot 40 stundas vismaz nedēļā kopā, tas ir pietiekami ilgs laiks kopā ar šiem cilvēkiem. Un tad viņi tur sastopās un runā. Bet nevis aprunā, viņi vienkārši, varbūt tu zini, kā iet tam mūsu bijušajam kolēģim un kā iet tam. Viņš bija pazaudējis kontaktu ar visiem saviem kolēģiem. Un Covid laikā es braucu ceļā no Rīgas uz Mērsagu vai no Mērsagu uz Rīgu, un es apstājos Slokas Kuršu veikaliņā, man vajadzēja kaut ko nopirkt, un es ieeju šajā veikaliņā, un jūs saprotiet, Covid laiks, maskas, 2 metru ierobežojumi, un paiet garām man viens vīrietis un skatās uz mani. Un es sāku skatīties uz viņu. Un es uzlūkoju viņu un saku, Jāzeps? Viņš saka, jā, kas tu tāds esi, ka tu zini manu vārdu? Es saku, es esmu Jāņa Palo dēls, Uģis. Vai? Es saku, varbūt tu vari iedot savu numuru, jo mans tēvs ir vēlējies ar tevi sazināties un runāt. Tas ir bijis kāds šofers. Tajā laikā, kad paps tur strādāja, mēs ar Jāzepu dēlu bijām tā kā arī kolēģi. Un mūsu kolēģība beidzās ar to, ka Jāzepa dēls mistiskos apstākļos nositās ar mašīnu. Un tā samainījās numuriem. Es nodevu tālāk papam to numuru. Paps varēja sazvanīties ar Jāzepu. Viņi sastapās, runāja kopā, runāja par tiem laikiem un par tiem ļaudīm, kuri šobrīd jau viena ļoti liela daļa vairs nav.
Ir bijušas situācijas manā dzīvē, kur es saprotu, ka es savu mēli esmu lietojis slikti, vai neesmu lietojis tad, kad to vajag lietot. Un es jums reiz stāstīju, laikā, kad es gāju un kārtoju smagās mašīnas vadītāja eksāmenus un mēģināju iegūt šīs braukšanas prasmes, man bija instruktors. Pirmās nodarbības viņš diezgan rupji un brutāli pret mani attiecās. Es pieņemu, ka tas vienkārši tāds viņa stils. Un tad es viņam pateicu kādus dažus vārdus, nepārāk mierīgi un piezemēti, bet gan strikti, ka es neesmu nekāda čakielas meitene, lai ar mani tā runātu. Un tad viņš norima, apvainojās, paklusēja kādu brīdi. Un tad mūsu sarunas aizgāja pilnīgi citā virzienā. Viņš pēkšņi sāka runāt par to, ar ko viņš savā dzīvē nevar tikt galā un kā viņam tālāk dzīvot un rīkoties. Un tad, kad es kārtoju braukšanas eksāmenu, viņš bija viens no tiem, kas atskrēja uz to eksāmenu un sekoja līdzi. Un tad, kad es atgriezos CSDD, viņš saka, nu kā te var apsveikt? Un pagāja laiks. Viņš dzīvoja savu dzīvi, es dzīvoju savu dzīvi. Un neizskaidrojumu apstākļu dēļ manī rodas vēlme uzzvanu Valteram. Parunā ar Valteru. Ai, Dievs, ko es tā zvanīšu, ko un kā. Uzrunā Valteru, uzzvanu Valteram. Un apmēram nedēļu es nesājos ar šo vēlmi, vajadzību uzzvanīt Valteram. Nedēļa pagāja, neuzzvanīju Valteram. Sestdienas vakarā Valters gāja bojā uz ķekavas apļa. Divas dienas atpakaļ es jums skaidroju līdzību par uzticēto mantu. 9 dūšīgi pavairoja to mantu, 1 noraga zemē. Tas, ko Dievs mums ir devis, kā pestīšana, ir tā manta, kuru vai nu mēs norokam, vai nu mēs pilnveidojam sevī, un caur šo pilnveidošanu ļaujam augļiem vairoties. Nevis augļot, bet cilvēkiem ieraudzīt to, ko arī viņi vēlas, un satvert to. Un es jums teicu, ir viegli nosodīt to vienu čali, kurš noraka to mantu zemē. Bet tos 9, kuri ir viņa darba kolēģi, un neviens no viņiem neteica, hei, klausies, mēs tev palīdzēsim, kaut vai ar padomu palīdzēsim, kā tu vari īstenot šo kungu doto uzdevumu. Nebija tādas sarunas. Mēs kļuvām pēkšņi par baigajiem individuālistiem. Katrs gāja un darbojās. Un tad mēs mirdzējām kā estrādes zvaigznes, jo kungs teica, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Mēs esam draudze, kā ģimene, kur mums ir nepieciešamība vienam par otru šādā veidā parūpēties. Vai tu neesi noracis kunga mantu? Vai tu neesi savu mēli sācis lietot, lai iznīcinātu? Ja kādam no jums trūkst gudrības, lūdzat no Dieva. Gudrība ne jau tikai Dievs, kā man izrēķināt šo matemātisko vienādojumu.
Bet gudrība tajā, Dievs, tu redzi to kužinājumu manā sirdī, kāpēc man vajag piezvanīt Valteram. Nu, pasaki, kas tur ir. Nu, tu redzi, es esmu vienkārši līdzīgs Karlsonam un Vinijam Pūkam. Ja tu gribi kaut ko atlikt, neatliec uz rītdienu, atliec uz parītdienu, tev būs 2 brīvas dienas. Vai ne? Tā ir tāds labs padoms, vērtība. Dievs, kāpēc manī ir šī vēlme? Kāpēc man vajag kaut ko darīt savādāk? Kāpēc man vajag satikties ar kādiem cilvēkiem? Kāpēc man vajag viņus uzrunāt? Kāpēc kādreiz tu viņus ievedi manā dzīvē? Kāpēc tu ļāvi mums ceļu kopā iet ticībā? Dod man gudrību. Un debesu Tēvs ir tāds, ka no viņa nāk viss labais. Un pie viņa nav pārgrozīja bērns. Viņš ir jā un āmen. Ne? Un tas jau ir tas Dieva darbs mūsos, ka viņš dod mums to vēlmi un to piepildījumu tai vēlmei. Efeziešu vēstulē 1. nodaļā mēs lasām no 11 līdz 14. Varbūt Agī mums var ļaut sadzirdēt, ko mēs tur varam izlasīt. Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma, lai mēs būtu viņa godības slava. Mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogot ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Amen. Dievs visu dara pēc savas gribas, un viņš ir katrā no mums ielicis šo glābšanu. Viņš mūs ir kaut kādā veidā padarījis par īpašumu sev, nevardarbīgā veidā. Viņš to ir piedāvājis mums pēc mūsu pašu izvēles. Vai tu vēlies būt gaismas bērns vai tumsas bērns? Mēs esam kaut kādā brīdī veikuši savu izvēli. Nevienmēr mūsu ceļi ir bijuši taisni, citkārt tie ir līkloči. Un vienalga, viņš ir devis visu, lai tos līkločus iztaisnotu. Viņš ir devis mums tik daudz, lai ne tikai mēs labi iesāktu, bet lai mēs arī labi pabeigtu. Un ne tikai tajā pārdabiskajā, metafiziskajā brīnumu veidā, bet arī tajā ikdienišķajā veidā, kad mums ir jāparāda vienkārša mīlestība viens otram. Vienkārši rūpes vienam par otru. Mēs sakām, jā, bet es pēc savas dabas neesmu tāds cilvēks. Man nepatīk paņemt instrumentus, te, kur tie stāv un nolikt viņus tur atpakaļ. Man patīk viņus paņemt un kaut kur nosviest, kad es beidzu strādāt. Man nav laiks vairs pēc tam iet un salikt vietā. Tad, kad es biju puika, mans tēvs vienmēr erojās par mani šajā ziņā. Man vajadzēja paņemt atslēdziņas, paskrūvēt man velosipēdu, kaut ko tur uzlabot, izdarīt, un tad tās atslēdziņas bija kaut kur citur. Viņam laikam bija princips, pie kā viņš turējās, ka pat ja viņam pazūd elektrība vai pēkšņi aptumšojās skats, viņš var uz tausta zināt, kurā vietā ir kurā atslēdziņa un kas. Un ziniet, jo vecāks es kļūstu, jo es kļūstu viņam līdzīgs. Man arī ir tāpat. Man nepatīk, ka tad, kad man vajag kaut ko, tad man tās atslēdziņas ir jāmeklē kaut kur nebūt, tikai ne tur, kur viņām ir jābūt. Tajā laikā es biju viņam
viens tāds rakars, kurš tās atslēdziņas pārvietoja. Šajā laikā man ir nācies sastapties ar 2 tādiem rakariem. Tas ir mans dēls, un nu jau reizēm tas ir mans tēvs. Bet ne jau par kārtību un tīrību, bet tā tad mēs runājam par to, jebkurā dzīves sfērā nav tā, ka es izpildu tikai to, ko es gribu. Es sekoju kādiem vispār pieņemtiem lēmumiem, regulām. Kāpēc iekāpjot sabiedriskajā transportā ir jāreģistrē talons? Es vēl atceros tos laikus, kad bija 2, 3 un 5 kapeiku biļetes. Un bija tas saudabīgais aparātiņš, ar kuru krik. Un citkārt mēs iekāpām vesels bariņš cilvēku tajā transporta līdzekli, un tā biļešu čupiņa bija tāda paliela, un tad vajadzēja saprast, vai varēs izspiest tos caurumiņus vai nē. Es pieņemu, ka arī Aija atcerās ļoti labi to laiku. Ne? Un tos brīnišķīgos aparātiņus, kas izskatījās pēc automobīļa pobēda. Ne? Kāpēc? Un kāpēc kontrolierim ir tiesības mūs izmest ārā, ja mēs neesam reģistrējuši savu etalonu? Kāpēc policistam ir tiesības uzstādīt ātruma ierobežošanas kameru, fiksēt man ātruma pārkāpumu un sodīt man par to? Es šorīt pamodos un es sevī sajūtu visu to enerģiju un spēku, kā F1 pilots. Un es vēlējos to attīstīt un likt lietā, lai pasauli man ierauga kā tādu. Un kāds cits vakarā pēc darba ir sajūta sevī, ka viņš ir Bruce Lee un iet uz ielas un mēģina pielāgot šo visu dzīvē. Un kāds viņš soda par to? Un mēs sakam, tāpēc, ka tie ir vispār pieņemtie regulējumi un lēmumi un likumi, kas nodrošina mums visiem labklājību. Likumi, par kuriem mēs runājam iepratīm ticībai un Dievam, ir likumi, kas nodrošina mums visiem labklājību un svētību paudžu paudzēs. Tāpēc tie ir nepieciešami un universāli likumi. Un tāpēc mēs esam atzemdināti. Ne lai tikai tīksminātos par savu mantojumu, kā Skruģa Makdaks katru vakaru pārskaitītu, cik tad man kontā debesu ir tie līdzekļi un kāds man ir tas mantojums, bet lai šo mantojumu lietotu šeit un tagad ar tiem ļaudīm, ar kuriem mēs esam kopā. Jo tie, kas mēs šeit esam, un vēl daudz citi, mēs taču vēlamies sastapties arī tur. Tam jau nav starpība, vai mēs atcerēsimies viens otru, vai mēs pazīsim. Ne? Ir reliģiskie un teoloģiskie uzskati, ka tur debesīs mums būs visiem 30, 33 gadi. Tas tāds labs vecums. Piemēram, māsa Līga ienāca tikai pirms 2 gadiem mūsu draudzē. Mēs viņu pat neesam redzējuši 30 gadīgu. Kā mēs viņu varētu atpazīt 30 gadīgu? Vai ne? Vai tas būs nozīmīgi? Tam nav starpība. Bet starpība ir tam mieram, ka es esmu darījis visu nevis tikai bakstot, bet mīlestībā un žēlastībā, ka mēs tur visi varam sastapties. Un tas jau ir tas Dieva darbs mūsos un caur mums. Ticība Dievam kā vienīgajam glābējam ir no Dieva, un tas ir Dieva darbs mūsos. Es atvainojos, ticība Jēzum kā vienīgajam glābējam, nevis Dievam. Cilvēki vēlētos atšķirīgu Dieva darbu sevī, taču galvenais ir glābēja darbs, kas mūs satuvina ar Dievu
un ļauj mums mērcēties Dievā un vairot bijību, lai nezaudētu šo ticību un nenocietinātu savu sirdi, noniecinot glābēju darbu. Jāņa evaņģēlijas 6:29 mēs lasām, Jēzus tiem atbildēja, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Raksti mums ļoti skaidri nošķir šīs divas daļas. Mēs esam aicināti ticēt Jēzum kā vienīgajam glābējam. Un cilvēki jums var teikt, ir daudz glābēji, ir vairāk glābēji, ir citi glābēji arī. Bet raksti mums atklāja, ka nāks laiks, kad cilvēki apliecinās, ka Jēzus nav vienīgais glābējs, ka ir vēl citi glābēji, bet nav citi glābēji. Nav. Kāpēc nav? Mums vajag vienmēr pamatojumu. Kāpēc nav? Kāpēc nevar būt citi glābēji? Tāpēc, ka grēks, kas atšķir cilvēku no Dieva. Grēks 21. gadsimtā tiek saukts par pašizolāciju. Pašizolācija, kas izolē personu no viņas radītāja, nevar būt savādāk samierināta kā caur dzīvību. Tāpēc, ka grēks dzemdē grēku un grēka alga ir nāve. Jebkāda veida nāve, garīgi, fiziski, emocionāli, visas tās nāves pakāpeniski pārņem šo personu. Cilvēks saka, jā, bet es jau neesmu miris, es esmu dzīvāks par dzīvu, man viss ir labi, viss ir kārtībā. Un viņš turpina dzīvot atkarībās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kamēr viņš jau nekļūst uzreiz pa bomzi, un varbūt viņš arī nekad nekļūst pa bomzi, bet viņam ir šīs atkarības. Kamēr viņš sevī neuzņem konkrētas vielas, viņam nav prieks par to, kas ap viņu notiek. Iespējams, ka jūs seju grāmatā redzējāt šos Valpēnas āboliņu laukus. Fantastiski. Meitenes man uzlauza un saka, varbūt mums vajag aizbraukt tur. Un pirmajā brīdī, kad es saņēmu šo informāciju, es nezinu, man kaut kas bija ar astigmātisko redzi un man izlasījās, ka tas ir Iņciemā. Un Agija man saka, tēt, varbūt aizbraucam uz turienu apskatīties. Es saku, meitiņ, tu zini, kur tas ir? Viņš saka, jā, Valpenē. Es ātri apskatos, Valpene, tas turpat mūsu rajonā. Ok, tas nav Iņciems cauri visai Latvijai jābrauc. Es saku, labi ir, varam aizbraukt. Fantastiski. Tu vienkārši apstājies tajā brīdī, kad mēs bijām, saule lēnām dodas uz rietu, kaut kur ir šie negaisa mākoņi tumšie ar spīdīgajām maliņām. Skaties, un tu vienkārši, jā, citkārt turbūt es varu izplūst asarās, citkārt es varu vienkārši baudīt šo skaistumu un redzēt. Bet zinātnieki saka, ka cilvēki, kas ir atkarīgi no vielām, procesiem vai citām personām, neizbauda šo skaistumu. Viņiem vajag kaut ko no tā, lai tad viņi varētu teikt, jā, skaistums. Bet iespējams viņi arī kaut kādā brīdī vairs nesāk priecāties par to skaistumu. Viņi vienkārši saņem kārtējo dozi. Mums visiem ir vajadzīgs glābējs. Un glābējs ir viens. Viens, kurš ar savu dzīvību salīdzināja manu mirušo dzīvību ar Dieva mūžīgo dzīvību. Un tas ir, kā Jēzus šeit saka, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko Dievs ir sūtījis par šo salīdzinātāju, par šo samierinātāju. Un Bauslis saka, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds. Ar visu, kas tu esi. Mēs tur varētu sākt skaitīt to, bet vienkāršāk ar visu, kas tu esi. Jo ir tikai viens Dievs. Gudrība, gudrības rezultāts
nākotnē un personā, ir tas, ko mēs varam lasīt, ka mēs īstenojam Dievu sniegto uzdevumu, un ka tā ir mūsu ikdiena, ka tas mums ir ikdienišķais aicinājums. Nevis mirdzēt caur to, cik brīnišķīgi mēs spējam notiesāt apkārt esošos, cik brīnišķīgi mēs spējam viņus nolamāt, nosunīt un vēl visu kaut ko izdarīt. Bet ka mēs katram, kurš ir bezcerībā, spējam dot cerību. Citkārt pat vienkārši ar to, ka mēs esam. Ne izmantojot tūkstošiem vārdu vai vārdu plūdus. Mēs gribētu, bet citkārt to pat nevajag. Citkārt mums ir vienkārši jābūt. Bija kāda sieviete. Un šī sieviete, piedzīvojot to, ka viņai apkārt ir daudz ļaužu, spraucās cauri šiem ļaudīm ar vienu mērķi. Un šis mērķis bija aizskart kāda konkrēta cilvēka drēbes. Viņai nebija drēbi fetiša. Viņa vienkārši vēlējās aizskart šī cilvēka drēbes ar vienu konkrētu mērķi. Ja es aizskaršu viņa drēbes, es saņemšu dziedināšanu. Un tas notika. Un tā tad tur nebija mega ceremonija, lai šī sieviete tiktu dziedināta. Bija persona, kurai ir tuvas attiecības ar Dievu un dievbijība. Un ir persona, kurai ir vajadzība. Un citkārt tas var nozīmēt vienkārši to, ka mēs paejam viens otram garām uz ielas. Un ne mēs kaut ko zinām, ne tā persona zina. Tikai jūt kaut kādas izmaiņas sevī. Nevis būt atšķirīgiem ārēji ar savu apģērbu, ar savu izteiksmi, ar savu runas veidu, bet gan ar savām attiecībām ar Dievu un dievbijības dēļ. Tā arī veidojās patiesā gudrība, pēc kuras mums būtu jātiecās. Ne zināšanas, bet atziņa, ne pašpārliecinātība, bet pazemība mīlestībā. Gudrības rezultāts – tapt nevainojamiem un šķīstiem Dieva bērniem. Un caur savām attiecībām ar Dievu liecināt apkārtējiem, apkārtējā vidē par Dievu rūpēm un mīlestību. Un tā tad mēs lasījām ievadu raksturvietu un svētrunas raksturvietu. Ievadu raksturvieta saka, topiet nevainojami un šķīsta Dieva bērni, būdam neaptraipīts, sakropļots un samaitāts paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Un otra raksturvieta saka, redzi, bijāt kungi ir gudrība, un vairīties ļauna ir saprašana. Nevis iet ļaunā virzienā un to īstenot, bet vairīties no tā. Vairīties. Nevis atrasties šajā samaitātajā vidē un bakstīt ar pirkstiem šo vidi. Zvaigznes nevienu no mums nebaksta. Mēs tās pat nejūtam, ja mēs nepaceļam zināmā brīdī savu skatu uz debesīm. Tumšā naktī, kad nav mākoņu un kad var redzēt zvaigznes. Jūs saprotat? Vai kādu no jums zvaigznes ir bakstījušas izņemot Zigrīdu Vizmu? Viņai ir īpašas attiecības ar mēnesi kopš bērnības. Mani zvaigznes nekad nav bakstījušas. Zvaigznes nekad nav aizrādījušas man neko. Zvaigznes ir bijušas. Un Dievs mums saka, caur savu vārdu, esiet. Bijība kunga priekšā
ir gudrība. Vairīties no ļauna ir saprašana. Mēs gribam būt saprātīgi, mēs gribam būt gudri. Un Dievs saka, tas ir tik vienkārši. Bijā mani. Bīsties manis. Saproti, ka sodība, par kuru runā Bībele, ir patiesa. Un tas nav tā, bet man baigi gribās, gan jau es nožēlošu. Bet tā ir patiesa. Bet nebakst nevienu par to. Un to mums ir ļoti grūti. Mums ir jāatrodās tajā vidē, kur ir samaitāta un visādi slikta. Un tajā jābūt vienkārši kā zvaigznēm. Tumsā jārada neliela gaismiņa. Un tur nav runa par mega gaismu. Tur nav runa par ugunskura, tur nav runa par latērnu, tur nav runa par prožektoru, tur ir runa par mazu gaismiņu. Lai mums būtu vieglāk šo visu saprast, izlasīsim lielo kopsavilkumu. Es nezinu, jums viņš ir priekšā rakstīts vai nav? Ir, nav? Nav. Nu tad lasiet. 1. Korintiešu vēstule, 13. nodaļa, 1. līdz 13. panti. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, bet man nebūtu mīlestības, es būtu... Es atvainojos, man te pazuda visi teksti. Es būtu kā skanošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvana, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdot, lai mani sadedzina, ka var lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvanas izsīks, mēlis norims un atziņa zudīs, jo nepilnīgi ir mūsu izpratne un nepilnīgi ir mūsu pravietošana. Bet, kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērnu dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigā. Tagad atzīšu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs 3, bet lielākā no tām ir mīlestība. Mīlestība uz Dievu, par ko apustulis Jānis runā, ka tu nevari teikt, ka tu mīli Dievu, ja tu nemīli to cilvēku, kas ir kopā ar tevi. Ģimenē, draudzē, sabiedrībā, ikdienā. Tu nevari teikt, es mīlu Dievu, ja tevī ir naids, rūgtums un jebkādas citas no šīm īpašībām, par kurām mēs šeit lasījām. Vēl vairāk. Pāvils saka šeit, ja es visu zinātu, ja es būtu pēc IQ testa ieguvis augstāko punktu skaitu, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Viņš saka, ja tu kalpotu tik ļoti, ka tu nodotu visu savu mantu Dieva darbam un sevi pašu, ka tevi sadedzina, lai veidotos Dievam tīkams upuris par kāda cita grēkiem. Šodien es kādam cilvēkam teicu, un pirms kādiem gadiem 4 es teicu kādam citam cilvēkam to. Tu nedrīksti Dievam lūgt. Paņem mani, lai tā persona top glābta. Kāpēc? Tāpēc, ka var paņemt tevi tās personas vietā, bet tā persona izvēlēsies tāpatās bradāties pa mēsliem. Un Pāvils šeit par to runā.
Tu nedrīkst nodot sev, lai tevi sadedzina, ja tev nav mīlestības. Un mīlestība uz Dievu ir tā, ka mēs pateicamies un cienām savu dzīvību. Šīs zemes un mūžīgo. Nē. Kāpēc dievbijīgie ir pret eitanāziju? Tāpēc, ka mēs cienām dzīvību un mīlam Dieva doto dzīvību. Tā ir vērtība. Tā ir Dieva dāvana. Mēs sakam, jā, bet ir ciešanas, liels ciešanas. Jā, bet jūs zinat, ka salīdzinoši ar ciešanām, cik milzīgi ir cilvēka nepacietība. Vai kāds vispār var nepacietības priekšā pastāvēt? Un tajā brīdī, kad mēs esam, mums viss ir apnicis, mēs negribam no rīta pat mosties un celties. Mēs gribam kaut ko pa savam. Viņš saka, nedrīkst. Tu nedrīkst sev nodot, lai tev sadedzina. Galvenais, lai tev būtu mīlestība. Un tad ir šis dziedājums par to, kāda tad ir tā mīlestība. Tā dievišķā mīlestība, tā dievbijība, tas Dieva darbs mūsos, tā pestīšanas pilnveidošana. Lai Dievs svētī mūs ikvienu. Un es ceru, ka jums, bērni, bija fantastisks noslēgums svētdienas skolai. Kā bija? Krišāna, pastāst man, parāda man ar pirkstu rīkšķi. Bija labs vai bija labs? Bija labs? Visiem patika? Man nepatika, jo es tur nebiju. Dziedāsim un pēc tam sekosim tālākam norādēm. Tavas domas brīnišķīgas, tavi darbi. Lielī mans kungs pie manis, noliecies un uzklausīji manu saucienu. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē, nespēju tos saskaitīt. Domas brīnišķīgas, tavi darbi. Lielī mans kungs pie manis, noliecies un uzklausīji manu saucienu. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē un nespēju tos saskaitīt. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā,
redzēt, mans kungs, tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt, mans kungs, tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt, mans kungs, tavus brīnumu darbus. Brīnumu darbus. Gribu redzēt, mans kungs, tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt, mans kungs, tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt, mans kungs, tavus brīnumu darbus. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē, es spētos saskaitīt. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt tavā dzīvē, es spētos saskaitīt, un es spētos saskaitīt. Šajā brīdī sveitīsim viens otru. Kungs tevi sveitī un tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu mieru. Āmen. Āmen. Lūdzu, izslēdziet kameru.